Man tāds jautājums ir Ventspils, Ventspils valsts policijai izmeklētājai Vēsmai Leitartei. Kādā sakarā man ir ierosināta kaut kāda, teiksim tāda, kā viņas sauc, aizdomās turāmais status? Par ko? Par to, ka es TikTokā publicēju šos, kā viņi sauc, valsts darbinieku nelikumīgās darbības? Un es būtu arī ļoti pateicīgs, ja varētu arī paskaidrojums iegūt no Ventspils valsts policijas, kādā sakarā, teiksim tā, pret manīm ierosina kaut kādas šitos te, kā viņas uz aizdomās turāmos status par neslavas celšanu TikTokā. Tur nav neviens rupšs vārds, pirmkārt ar to, tas ir viens. Otrs, tas ir mans atstāstījums no atmiņas. Visi tie draudi, ko man izteica Kristīna Guršonova, tur bija klāt arī tāpatam šie, teiksim tā, tie policijas darbinieki, kuri arī dzirdēja šo sarunu. Tas ir viens. Otrs, iesniegums atrodas Ventspils valsts policijā pie priekšnieka, pa ko tiek minēts video. Un ir čupam daudz visādi pierādījumi. Tad pašā skaitā arī ir dokuments, pa kuru es runāju. Kā pierādījums. Es nesaprotu, kas jums nepatīk Ventspils valsts policija par to, ko es parādu, jūs nelikumīgās darbības, ko jūs darat, ne? Un jūs man mēģina noklusināt tagad, ne? To jūs parāda, ne? Un runājot par poligrāfu Uldu Miķelsonu, kurš ir šos ekspertīzes laiks, ir viltojis tam līdzīgi, ir iesniegts arī tieslietu administrācijā šis iesniegums, lai šo disku izskata, pa kuru slēpj apgabalties, kurus slēpj, kas tur bija pilsētas tiesas un vispārējais, šo disku vienkārši slēpj un nesūta uz ekspertīzēm. Es izteicis lūgums gan tiesā, gan vēl vienreiz tiesā un visu, un iesniegumu Ventspils policijai esmu uzrakstījis. Viņa aizsūta atpakaļ uz tiesu. Kas tas pat bezpirģēli? Ja es iesniedz iesniegumu, ka ir noticis noziegums, vai viņš nav jāizskata? Lūdzu sniegt, es nezinu, komentāru veidā vai kā, paskaidrojums cilvēkiem, kāpēc valsts policija nodarbojas ar kaut kādu, es nezinu, kā viņas sauc, es nemāku teikt, bet kā viņi vispār var nosaukt, ja, šo visu, kā viņi varat pareizāk argumentēt vai kā, jo, es nezinu, manā skatījumā tas ir nelikumīgi, ko jūs dara. Jūs tā nedomājat? Un es teiksim tā, es izlikšu šo tik un tā publiskā apskatē visas tās darbības, kas notiek, jo tas nav nopietni un tas nav normāli, ko jūs darat. Jūs paši iziet pret likumu. Jūs paši pārkāpjat likumu. Tas, ka jums ir amats ir kā policists un tam līdzīgs, tas nenozīmē to, ka jūs drīkstat pārkāpt likums. Sāksim ar to.